Labdien! Sveiciens vēlreiz, mēģināsim ar otro piegājienu, cerams, ka tagad izdosies. Sveiciens visiem, kuri mūs skatās ierakstā, un visiem tiem, kuri tūdēļ mūs skatīsies arī tiešsaistē. Jau redzu Lolitu, brīnišķīgi, tas nozīmē, ka mums viss šoreiz izdosies. Labdien visiem, kur piesakās. Šodien ir starptautiskā vienkāršās valodas diena, tātad ne tikai melnā piekdiena, 13. oktobris, bet arī īpaša diena visiem tiem, kuri veido dokumentus, rakstiski sazinās, vēstuļu un informatīvu paziņojumu veidā, kā arī cita iemesla dēļ raksta dažādus tekstus, vai nu tāpat sociālajos mēdījos, vai tīmekļa vietnēs, vai veidojot dažādus juridiskos un administratīvos dokumentus. Mums visiem šī diena patiesībā ir ļoti svarīga, jo tā liek aizdomāties par to, kādēļ ir vērts rakstīt vienkāršāk un saprotamāk, kādēļ ir svarīgi domāt par lasītāju un pielāgot tekstu lasītājiem, nevis censties to pārsteigt ar sarežģītām teikumu konstrukcijām un sarežģītiem terminiem un daudziem svešvārdiem. Man šodien šajā īpašajā dienā ir arī ļoti īpaša viesa. Tā ir pasniedzēja starptautisko organizāciju konsultante Lolita Čigāne. Viņa ir arī uzņēmēja, ilgi darbojusies politikā, un viņas ikdiena ir saistīta ar saziņu, ar komunikāciju. Un labprāt viņi iztaujās šodien par iedarbīgu saziņu viņas darbā ar dažādām auditorijām, viņas dažādiem eksperimentiem rakstīt vienkāršāk un noteikti arī ieteikumiem, kā to darīt. Lolita, es redzu, ka tu esi pievienosies, spied lūdzu pogu, kurā tad tu vari pieteikties šeit tiešraidē, un es tevi apstiprināšu. Tā, pagaidām tevi vēl neredzu. Ceru, ka tu varēsi izdarīt. Nezinu, kas tas bija iepriekš. Tā, esmu nosūtījis tev uzaicinājumu, apstiprini to un pieslēdzies. Brīnišķīgi. Sveika! Sveika, Aiga. Forši, prieks tevi redzēt. Varbūt tu vari nedaudz kameru pielāgot. Jā, super, jo tāda es redzēju tevi mazāk un atpakaļ. Jā. Tā. Vēl. Viņa noslīd atpakaļ tā kamera. Tā. Tu gribi... Šādi. Jā, ideāli. Jā, lai mēs redzam tevi, nevis tavus skaistos griestus, bet drīzāk tevi un skaisto augu fonā. Jā. Forši. Man prieks, ka tu piekriti šim eksperimentam, jo zinu, ka tev tā ir pirmā Instagram tiešraide. Tā ir. Un varbūt pirms dodamies runāt jau tā vairāk par vienkāršo valodu, izstāst vairāk par sevi, kas ir tas, ko tu šobrīd ikdienā dari un kādēļ tev šī iedarbīgā saziņa ir tik svarīga. Es teiktu tā, ka mana iedarbīga saziņa ir faktiski, savā veidā manas dzīves kodolā šobrīd. Un tas ir tādēļ, ka es daru vairākas lietas vienlaicīgi. Mana dzīve sastāv no tādas mozaīkas vai no picas šķēlītēm. Un katrā no tām picas šķēlītēm saziņai ir ārkārtīgi liela nozīme. Es šobrīd nodarbojos ar mazu privātu uzņēmējdarbību, un es strādāju ar cilvēkiem, kas nāk pilnīgi no citas jomas, un ar kuriem man ir jābūt efektīvā saziņā, lai viņi saprastu, ko es no viņiem vēlos. Un, jo es uzskatu, ka, ja cilvēks nevar izpildīt to vēlmi, lielā mērā ir atkarīgs, tas ir saistīts ar to, ka viņam nav skaidri paskaidrots. Tā kā šis ir viens ļoti interesants veids, kur faktiski manas komunikācijas spējas tiek pārbaudītas. Un tā kā tā joma man nav ļoti pazīstama, man arī ir ļoti uzmanīgi jāklausās, ko cilvēki man saka, jo es viņu uzreiz ne visu saprotu. Vienlaicīgi es arī strādāju starptautiski ar dažādām starptautiskām auditorijām, studentiem, cilvēkiem, kas ir jau karjeras profesionāļi, stāstu viņiem par sarežģītām lietām. Un tur arī faktiski lielā mērā tiek pārbaudīts tas, kā es vispār varu viņiem paskaidrot savu domu. Jā.
Vēl dažas vairāki tādi aspekti no lietām, ko es daru, bet es gribu teikt arī, ka mans profesionālais dzīves gājums ir bijis saistīts ļoti tiešā veidā ar valodu un veidu, kā paskaidrot savas domas, kā būt saziņā ar citiem cilvēkiem, saprast, ko viņi saka un mēģināt panākt to, lai viņi saprot, ko es saku, jo es esmu ilgus gadus aktīvi darbojusies Latvijas politikā, kur valodai ir milzīga nozīme. Nu, tāds īsais kopsavilkums, teiksim tā. Kur un kā tu esi mācījusies izteikties vienkārši par sarežģīto, runāt un rakstīt, domājot par lasītāju, spēt, paust domas arī turpat uz politiskās skatuves? Kur tu to mācījies un kā? Nu, man laikam jāsaka, ka es esmu gājusi dzīves skolā šī ziņā, un arī, protams, man ir palaimējies, ka es esmu mācījusies pie brīnišķīgiem skolotājiem. Es esmu beigusi Latvijas kultūras akadēmiju, starptautiskos kultūras sakarus ar Zviedriju. Protams, ka tur valodai bija liela nozīme. Mēs daudz strādājām ar valodu, un mēs daudz strādājām arī ar svešvalodām. Savulaik es ļoti labi runāju zviedriski, un zviedru valoda ir brīnišķīga skolotāja tajā ziņā, ka tā valoda ir vienkārša un lakoniska. Zviedru valodā izteikties ļoti puķaini un sarežģīti faktiski nav iespējams, jo zviedri to neuztver. Un tad tas skandināviskais tāds pragmatisms un piezemētība man arī diezgan daudz ko iemācīja. Tā bija, jā, noteikti brīnišķīga skola. Un tad vēl viena no lietām ir, ka es arī esmu vērojusi auditoriju. Un ja es runāju pārāk sarežģīti un arī garlaicīgi, auditorija vienkārši sāk garlaikoties un pazūd uzmanība. Un tas man savā ziņā, kā cilvēkam, kas mīl efektivitāti, arī vienmēr liek aizdomāties par to, kas tad ir nepareizi, kāpēc viņi garlaikojās. Cita, vai tu zināji, ka tieši Zviedrijā, Skandināvijā vispār ir sākusies šī valodas vienkāršošanas tradīcija, un vieglās valodas saknes ir meklējums tieši tur? Cik interesanti. Jā, tas savā veidā sakarīgi, jā. Es redzu, no kurienes tas nāk un kā tas ir veidojies, jā. Ne, tā ir. Kas ir tie paņēmieni, ko tu izmanto, lai izteiktos vienkārši? Tu jūti, piemēram, auditorija sāk garlaikoties, vai tev ir jākomunicē ar auditoriju, kurai varbūt tavs temats var būt par sarežģītu? Kas ir tie ātrākie paņēmieni, biežākie, ko tu izmanto? Tās pats pamatfundamentālais paņēmiens, ko es mēģinu izmantot, ir, ka, ja es pati līdz galam nesaprotu, ko es saku, tad es nevaru sagaidīt, ka sapratīs tie, ar ko es runāju. Un tāpēc, gatavojoties sarunai ar auditoriju, es sev vienmēr mēģinu pajautāt, vai ir kaut kādi tie caurumi, kur es nolasīšu kaut kādu gatavu frāzi no prezentācijas un nespēšu ieņemt. Un es domāju, ka katram lektoram ir tādi caurumi. Bet es tad vienmēr kaut kādā veidā mēģinu viņus apzināties un tos lielākos caurumus aizlāpīt ar to, ka es pati dziļi mēģinu saprast, ko tad es gribu pateikt. Protams, ka tad jau arī ir daži tādi paņēmieni, kā ieturēt pauzi, paklusēt, sākt runāt vēl klusāk, pamainīt balss tembru. Tie arī tad parasti no tā miega pamodina. Bet pa lielam tas, ko es esmu redzējusi, ir, ka ja cilvēki nesaprot, un ja tas viss ir pārāk sarežģīti, ja es stāvu priekšā un lasu no prezentācijas, no slaidiem, protams, kādreiz jau kaut kādu frāzi var paķert. Cilvēki viņiem pazūd uzmanību, un pazūd acu kontakts, un noplok tā grupas enerģija. Jā, bet pieņemsim, ja tas ir sarežģīts temats, un tev tur ir termini, vai tev nepieciešams kaut ko pateikt sarežģītāk. Kā tu to izskaidro vienkāršāk? Kā tu to dari? Jo uz klusāku balsi vien nepietiks. Nē. Vai tembra nomaiņa vien nepietiks? Parasti šādās situācijās arī palīdz saziņa ar auditoriju. Pasakot, piemēram, sarežģītu frāzi, var paprasīt, kā jūs to saprotat. Vai
vai arī es bieži vien, teiksim, pasniedzu kādu sarežģītu frāzi, piemēram, par Eiropas Savienības integrāciju, tikko es strādāju ar vienu auditoriju ļoti dažādu. Un es jūtu, ka daļa no manas auditorijas vienkārši peld, kad nāk tie Eiropas integrācijas sarežģītie termini. Tad es prasu auditorijai, vai kāds var paskaidrot kolēģiem citā veidā. Un, ja tur aiziet, tā pavisam šķērsām, tad es tā kā mazliet palaboju, bet es mēģinu izmantot tos vārdus, ko lietoja tas viņu kolēģis, jo tas cilvēks objektīvi ir tuvāk tam, kā varētu uztvert tie citi. Tas varbūt tāds paņēmiens. Pakomentējot to, ko tu stāstīji tikko par lekciju vadīšanu, es tagad vairāk strādājot ar vienkāršo valodu ikdienā, jau vairākus gadus jūtu to slinkumu, kāds man ir bijis kādreiz, jo es to nevaru nosaukt citādi kā par slinkumu un cerību, ka gan jau sapratīs. Tu ātri ieliec kaut ko, pat pasaki to ātri, pārskrien tam pāri un tāpat arī vai tekstā, piemēram, ko tu esi sagatavojis, gan jau tie cilvēki paši tur saliks kopā A plus B vai ne un tā tālāk. Un tagad es tiešām jūtu, ka es pati labāk spēju saprast, kur cilvēki varētu aizķerties manis teiktajā, kur man jāpaiet atpakaļ, jāpaskaidro, vai kas man kā ir veikli jāsavieno. Jā, tā kā tas tiešām, tāda apzināta domāšana par to liek tikt pār tādam slinkumam, kā mēs paši dažkārt domājam, būs jau viss labi. Patiesi, un vēl viena lieta, ko es novēroju, mums ģimenē pirms kāda laika pirms kāda neilga laika bija pusauģi, kas dzīvo šajā latviski-angliski sajauktajā vidē. Un tur nāk ārā tādas angliskas frāzes un angliski vārdi. Un tad mēs ģimenē apņēmāmies, ka mēs vienmēr vispirms mēģinam atrast labu latviešu vārdu un tikai tad, ja nekādīgi nevar. Un savā veidā arī tad, kad es runāju ārpus jau ģimenes, es arī mēģinu neslinkot, jo ir ļoti viegli pateikt to anglisko vārdu. Bet neslinkot un pameklēt vienu skaistu latviešu vārdu tā vietā, un bieži vien izdodās, ļoti labi izdodās. Tā ir. Bet kā ir ar rakstisko saziņu? Tu daudz strādā ar mutvārdiem, bet kā ir ar rakstisko saziņu? Vai tev nāks arī rakstīt? Jā, es rakstu diezgan daudz, un es rakstu pamatā angliski. Un tā kā es strādāju ar starptautiskām organizācijām, tad tā ir tāda, tā vispār pieņemtā vispārējā angļu valoda, kas ir vairāk balstīta uz amerikāņu rakstības tradīciju un ne tik daudz uz Lielbritānijas, piemēram. Un tā amerikāņu rakstības tradīcija, viņa ir ļoti lakoniska, viņa ir savā veidā vienkārša, reizēm tur, protams, tiek lietoti lieli vārdi, bet ar domu, ka katru reizi mēs runājam ar auditoriju, kas iespējams neko nezin par to tēmu. Un man tas ļoti patīk šī te angliski amerikāniskā pieeja valodai, kur nekad nedrīkst izdarīt pieņēmums par to, ko auditorija zina. Un man ar šo ir bijusi tāda interesanta pieredze. Saistībā ar manu darbu, kas arī bija saistīts ar Eiropas Savienību, es kādu laiku mācījos franču valodu, un tā ir, brīnišķīga valoda. Bet franču valoda, protams, ir viss tas, kas nav vienkāršā valoda, viņa ir sarežģītā valoda. Bet tā valoda, viņa nāk arī no domāšanas. Jo franču kultūra telpā ir pilnīgi pretējs pieņēmums. Tur ir pieņēmums, ka visticamāk lielākā daļa sabiedrības jau ļoti labi zina, par ko mēs runājam. Tāpēc var ieiet ļoti specifiski, abstrakti jau tādās ļoti detalizētās sarunās. Un tas man vienmēr ir ļoti mulsinājis par to franču saziņas telpu. Tāpēc, ja kaut kam ir jāsako, man patīk tā angļu valodiskā saziņas veids, ka tiek pieņemts, ka auditorija nezina. Un ka visiem būs labāk, ja mēs runāsim vienkārši. Jā, un starp citu, Amerikā arī ASV bija arī viena no pirmajām valstīm, kas pieņēma šo vienkāršās valodas likumu, kas nosaka vienkāršās valodas lietojumu valsts pārvaldes tekstos, to starp likumos, cita veida tiesību aktos, dažādos
regulējumos, kas kaut ko nosaka un tā tālāk. Jā, tā kā tad tu sāk teikt par to lakonismu, tad es uzreiz iedomājos, ka tas ir viens no uzsvariem. Bet, protams, lakonisms nevis kā pašmērķis, ja, ka tev jābūt maksimāli kodolīgam īsam, zaudējot jēgu, protams, ka nē. Saglabājot jēgu, izsakoties joprojām saprotami, īsums nav tā galvenā panacēja, protams, bet noteikti vienkāršās valodas teikumi būs īsāki nekā teikums, kas uzrakstīts tādā ierastā ierēdnieciskā valodā. Tā ir. Nu jā, es domāju, ka visi mēs esam pamanījuši, ka tā ierēdnieciskā valoda Latvijā, viņa ir ārkārtīgi smagnēja. Un pēc ilgiem darba gadiem valsts pārvaldē, tas, ko es esmu secinājusi, ka aiz tās smagnējās valodas mūsu ierēģi slēpjās tad, kad viņiem ir nedrošība. Viņiem ir nedrošība par to, kā tad īsti atbildēt. Un tad notiek tādas paslēpsies tās valodas ar to cerību, ka varbūt tas saņēmējs ielasīs savu iespēju vai ielasīs savu nāves sodu. Tas savā veidā tiek uzlikts uz tā lasītāja, ja? Vai nu tagad viss ir beidzies un viss ir slikti, vai arī es tomēr tur ielasu cerību. Un jā, tā saziņa tāda ir, un, protams, ka man tas rudījums ir tāds, ka es māku to cerību ielasīt un atrodu to plaisu, pa kuru var turpināt to saziņu, bet daudzus pārņem izmisums, un es tiešām nevainoju cilvēkus par to. Tā ir, ne tikai izmisums, arī sajūta, ka tu esi tāds zemāks, ka tu varbūt, esi tāds muļķis, jo nesaproti, kas tur ir rakstīts, un bieži vien, es piekrītu, ka bieži vien tas iemesls, kādēļ mēs rakstām tā kā rakstām smagnēji ierēdnieciski, ir tas, ka mēs varbūt baidāmies kaut ko pateikt, uzņemties atbildību, jo mēs zinām, kas var notikt pēc tam. Bet dažkārt tas vienkārši ir ieradums, jo pat informatīvajos materiālos, kur nav jābaidās, kur ir vienkārši melns uz balta kaut kas rakstīts, un to vajag pateikt. Tāpat tur ir visas šīs frāzes un tā aizsargāšanās aiz entajiem likuma pantiem vispirms, nevis tos pateikt pēc tam, vai ne, lai paskaidrot. Tā kā lielā mērā tas ir ieradums, un es esmu lasījusi arī ārvalstu mēdījos rakstus par to, ka tas ir tāpēc, jā, ka mēs esam pieraduši tā darīt. Mums šķiet, ka tā vajag. Vai bieži vien dzirdu, ka organizācija darbinieki saka, mēs jau gribējām uzrakstīt vienkāršāk, bet juristi pateica, ka tā nedrīkst. Un bieži vien arī tam nav pamata. Ja viņi saka, ka tā nedrīkst, nevis tāpēc, ka kāds likums to neļauj tā rakstīt, bet ka tas ir tāds ieradums. Mēs tā esam gadu desmitiem ilgi rakstījuši. Nu jā, un es, piemēram, pati arī esmu bijusi situācijās. Man tikko ienāca prātā viens tāds no šodienas viedokļa, jo īpaši kurios notikums. Man šķiet, tas bija kāds 2016. gads. Es biju aicināta piedalīties vienā konferencē, kas bija veltīta sieviešu politiskai līdzdalībai. Es biju Saeimas deputāte tajā laikā. Un tā konference notika Minskā no visām vietām, jā. Un tā kā, man ir pietiekami normāla krievu valoda, tie rīkotāji man ļoti palūdza, lai es runāju krieviski. Un, protams, ka mana krievu valoda ir pietiekama, bet, viņa ir tāda, vienkāršā krievu valoda. Es nemāku tādā, Dostojevska veidā izteikties. Tur ir daudz vārdi, patiesībā, ko no Dostojevska es nesaprotu, lai gan es krieviski, varu normāli runāt. Un tad, man bija tā prezentācija, un es tādā veidā arī runāju. Es runāju to, kas man šķita svarīgi. Un tad pie manis pienāca tāda kundze, pētniece no Maskavas, Gaspažā Šviedova, un viņa mani norāja. Viņa teica, tu taču esi politiķi, kā tu vari tik vienkārši runāt? Un tad es teicu, paga, vispirms tā nav mana dzimtā valoda, pirmkārt. Bet viņa saka, jā, bet tev tik vienkāršas domas, viņas tik viegli saprast. Jā, ka tas ir kaut kāds, un starp citu man ir teikuši klienti, viņi saka, mūs uztvers pārāk neprofesionāli, ja mēs rakstīsim vienkārši. Un tās ir vēl vienas bažas, un vēl viens iemesls, kādēļ mēs rakstām tā, kā rakstām. Jā, ka tik mūsu otrā pusē neuztver kā pārāk vienkārši runājošas. Un tad šis te notikums man lika domāt, ka šīs te valodas samudžinātības kultūra faktiski nāk no austrumiem, kamēr mums tepat blakus, rietumos, Zviedrijā, ir šī lakoniskā, vienkāršā runāšanas tradīcija. Tā kā mēs esam savā veidā tiešām starp šīm divām pasaulēm.
Katrā ziņā tas, kāpēc mēs rakstām sarežģīti šobrīd, joprojām ir lielā mērā, tāpēc, ka padomu laiku šī briesmīgā birokrātija, viss šis aparāts, un kas tika uzspiests kādā veidā rakstīt un runāt, un arī šie vārdi, kas tika burtiski pārcelti, ja, viss šie, nezinu, pieņemt mērus jau un ko tik darīt, ir lielā mērā krievlodas ietekme. Taču jāsaka, arī vācu valodas ietekme tā ir bijusi vēl pirms tam, jo arī vācu valoda ir salīdzinoši smagnēja valoda rakstos. Un tur arī bieži vien tā kā pārliek tāds liels tiešums un vienkārši var aizvainot otru pusi. Nu tā esmu dzirdējis joprojām esot biznesa vidē, piemēram, meklējot klients Vācijā, jāpiedomā, kā raksta ēpastus. Tā kā, jā, nu tad tāds divu valodu, jā, tāda bagāža, kas mums latviešu valodā ir, un arī paudžu maiņa noteikti. Tagad mēs arvien vairāk runājam par šo iedarbīgo komunikāciju, par pielāgošanos lasītājiem, kādam šīs idejas uzreiz aizceras, jā, es tā darīšu, un kādam, liekas, ne, ir jādara pa vecam. Jā, tā kā arī tāds pārējais posms lielā mērā. Jā, un es arī to bieži vien esmu redzējusi kultūras jomā. Nu, tā kā man pašai pirmā izglītība arī nāk no kultūras akadēmijas, es atceros, ka viena no tām lietām bija, ka mūs mudināja izteikties daļi, bet otra lieta bija tāda, ka tā valoda bija tāda puķaini samudžināta. Un bieži vien daudz, kas līdz galam netika pateikts, vai tādas poētiskās virknes bija tādas, ka varēja arī daudz ko līdz galam nepateikt. Un es godīgi sakot, man noteikti ir pāris tādi kursa darbi no tās kultūras akadēmijas, kur es esmu izšļūkusi cauri, jo es mācēju tos puķainos savirknējumus sataisīt. Un tagad, piemēram, skatoties dažreiz izstāžu katalogus, nu, piemēram, kur ir vai arī, nu, kādas koncertu anotācijas, bet tieši uz izstādēm, uz mākslas darbiem. Es lasu un es domāju, nu, tas ir tieši tā, kā mūs mudināja rakstīt. Kaut ko pateikt, kaut ko puķāņu savirknēt, bet īsti nolasīt to, kas tad ir tas, ko mēs gribam pateikt. Nu, tā nevienmēr izdodās. Jā. Un es tev nevaru nepajautāt šeit, kā cilvēkam, kas ir darbojies ilgu laiku politikā, jo mēs taču zinām, un mēs to redzam televīzijā, rādio dzirdam, kā politiķis spēja nepateikt neko, bet atbildēt ļoti garā teikumā ar gudrām frāzēm un samudžināti. Nu, kā tad tas tagad iet tavā personībā, ne? Tavā darbā, kā tu spēji ar šo savu vēlmi runāt konkrēti, skaidri un kodolīgi, un ko tu darīji, kad tu biji politiķis, ka tu īsti nedrīkstēji vai nevarēji atbildēt tieši? Nu, īsā atbilde ir tā, ka es cietu no tā, es tiešām cietu, un ir bijušas vairākas epizodes. Bija viens posms, kur es biju, nu, teiksim, politiskās partijas vadībā. Un man sanāca diezgan daudz komunicēt ar mēdījiem politiskās partijas vārdā. Un diezgan ātri atnāca tāda neapmierinātība no partijas vadības par to, kā mana komunikācija ir pārāk tieša. Un ka viņa tā kā neiedarās tajā, kā vajadzētu sarunāties. Ir bijušas arī tādas situācijas, kur man ir publiski jāizskaidro lēmumi, kam es pati nepiekrītu. Un tad man ir jāatrod kaut kāds eifēmismu savirknējums, kas, teiksim, ataino to situāciju. Tas ir nepatīkams situācijas. Tās ir tiešām nepatīkams situācijas. Man jāsaka, ka ar laiku politikā es uztrenējos runāt tā, lai es pateiktu to, kam es ticu, vai to, ko es zinu un pārzinu, bet vienlaicīgi arī, lai neizsauktu tādas, nu, asas turbulences par to veidu, kā es kaut ko pateicu. Bet, protams, tā vienmēr ir tāda, nu, loterija. Citreiz tas sanāk, un citreiz tas nesanāk. Tur neko nevar darīt. Un tad vienkārši, ja nesanāk, nu, tad sevi jāpiedod. Un kaut kādas, nu, tādas dumības sarunāt gadās visiem. Pat lieliskiem runātājiem, pat ar lieliskām izglītībām tieši valodniecībā. Jā, protams. Es domāju, ir svarīgi arī būt līdzjūtīgam pret sevi. Un arī iecietīgam pret citiem, ne, kad tā notiek, jo mēs jau neesam roboti, jo īpaši sarunā ar mēdīju pārstāvjiem vai kādā spontānā sarunā, kur tev pajautā kaut ko, kur tu neesi
gatavojies par to runāt, vai varbūt, kur tev pašam vēl nav skaidri formulēts viedoklis par to? Tā ir. Tā ir, un ļoti daudz, kas tajā komunikācijā ir atkarīgs no tādas, iekšējās brīvības sajūtas. Un, politika ir tik stresaina vide, ka to iekšējo brīvības sajūtu bieži vien izdodas pazaudēt. Jā. Vēl par politiku paturpinot, tev bija interesants eksperiments šogad vasarā, kad mēs ar tevi tikāmies Pasaules latviešu jauniešu seminārā 2x2. Un tu kopā ar jauniešiem pārakstīji mūsu satversmes preambulu. Īstāst, kā tev tā ideja radās un kā jums ar to gāja un kādai tu vispār to gribēji darīt? Jā, principā tā iecerē man radās pārdomājot to, kāda mums kopumā ir attieksme pret šiem svarīgajiem dokumentiem, kas pasaka kaut ko ļoti būtisku par to, kā mēs kā kolektīvs vai kas mēs kā valsts esam, vai kas mēs esam kā Eiropas Savienība. Bet visbiežāk mums patīk atsaukties uz šīm lietām, bet visbiežāk mēs tā dziļi nesaprotam, par ko tur ir runāts, kas ir tā pamatdoma. Un vienīgais veids, kā to saprast, manuprāt, bieži vien ir vienkārši pašam strādāt ar to tekstu. Un tas ir tas, par ko es esmu arī pārliecinājusies ļoti daudzos savos darbos, ko es daru, ir, ka cilvēks mācās vislabāk, ja viņš pats līdzdalās. Ja ir tāda situācija, ka viņam kāds pasniedz lekciju, tad 5 minūtes, 7 minūtes. Ir augstākais, ko cilvēks var koncentrēties uz to vēstījumu, īpaši, ja viņš ir par tādām lielām abstraktām lietām, kā Eiropas Savienības vērtības vai Latvijas Republikas satversme vai tam līdzīgi. Bet tieši tas līdzdalības faktors, ka man ir uzdevums, ka man ir tagad atbildība pamēģināt to pateikt kādiem citiem vārdiem, es esmu redzējis, ka tas ir tāds, vislabākais veids, kā mācīties. Tādēļ, tādēļ arī tā mēs darījām, jo, protams, jauniešu auditorijai vasarā, skaistā, brīnišķīgā vasarā, skaistas jaunības laikā pēc dziesmu svētkiem stāstīt par satversmes preambulu un kāpēc mums tā ir vajadzīga, tā ir sarežģīta saruna. Un ka tas būs labs veids, kā viņus efektīvi ievilkt šajā sarunā tā, lai viņi piedalās. Un tas nebija tikai viens variants, ko viņi izveidoja. Tu viņus sadalīji šķiet 4 grupās, ja pareizi atceros, un katram tu definēji savu auditoriju. Un pirms tu sāc stāstīt par to, kā jums gāja, tas arī viens no atslēgu elementiem vienkāršā un saprotamā saziņā definēt auditoriju, zināt, kam tu raksti, ņemt vērā auditorijas, kaut vai vispārīgi apdomāties, kāds varētu būt auditorijas īpatnības. Nevis cerēt, es tagad uzrakstīšu un sapratīs visi uzreiz. Tieši tā. Bet stāsti par jūsu darbu jau konkrēti. Tieši tā man bija mērķis ne tikai tāds, ka cilvēki piedalās. Vispirms bieži vien patiesībā problēma ir tāda, ka cilvēki vispār neizlasa to tekstu, par kuru viņi runās. Un tas īpaši politikā ir ļoti, ļoti raksturīgi. Piemēram, notiek kāds seminārs par kādu pētījumu, tiek apspriesti pētījumu rezultāti, bet lielākā daļa auditorijas vispār nav izlasījuši, kas tur ir rakstīts. Un bieži vien tā saruna sanāk nesaturīga. Tāpēc es arī esmu attīstījusi savā darbā tādu lietu kā kolektīvo lasīšanu. Ir skaidrs, ka kolektīvā lasīšana romānu mēs kolektīvi nevaram izlasīt. Bet satversmes preambulu mēs varam kolektīvi izlasīt. Un ja mēs visi lasām, mēs visi kopā radam to lauku, ka mēs patiešām lasām. Ar to tad mēs sākām. Protams, ka uzdevums tad pārrakstīt, viņam ir jābūt mērķtiecīgam. Un te arī nāk tā mērķa auditorija. Un dažas no tā mērķa auditorijas, ko es izdomāju, viņas bija tādas mazliet šokējošas. Piemēram, man šķiet, ka viena no mērķa auditorijām bija
cilvēki, kas ir pārcietuši Ziemeļkorejas režīmu, atbrīvojušies no diktatūras un tagad mēģina saprast, kas ir demokrātija un kā demokrātiskas valstis funkcionē. Un man patīk tas spēles moments, jo ja ir šāds uzdevums, tad cilvēki, viņi ir azartiski, viņi mēģina iekāpt ziemeļkorejieša kurpēs un saprast, tad kā viņš to lasītu vai kā viņi to lasītu. Kāds vēl atceries, vēl jums bija auditorijas? Jā, vēl viena auditorija, un tur bija ļoti interesants rezultāts. Vēl viena auditorija mums bija, es iedevu auditoriju, kas bija no šodienas Latvijas padomju laikos izbraukušie ebreju tautības cilvēki, jo viņi varēja pamest padomju savienību, kas tagad ir atgriezušies un mēģina tā kā atjaunot savas saiknes ar Latviju. Protams, šodienas notikumu kontekstā vispār ļoti tāds aktuāla mērķa auditorija. Jā, un tur arī bija ļoti interesanti rezultāti, jo jauniešu auditorija saprata, ka tie acīm redzami ir cilvēki, kas jau kaut ko zina. Bet kā viņiem pateikt, kas ir šodienas Latvija caur tiem preambulas vārdiem, tas arī bija interesanti. Un saki lūdzu, vai cik liela, tiem, kuri nav lasījuši, cik apmēram gara ir šī preambula? Par cik garu tekstu mēs runājam? Man starp citu tieši blakus ir grāmatība, jo es sēžu pie sava darba galda. Tātad satversmes preambula ir šī te viena lapa. Viena lapa, tātad tas nav pārāk garš teksts. Jā, bet ir jāņem vērā, ka vairākās rindkopās ir tikai viens teikums. Un tad ir dažas rindkopas, kur ir 2 teikumi, bet ir vairākas, piemēram, šī rindkopā, šeit ir 2. Vienā no rindkopām ir tikai viens teikums, tā kā tie ir gari. Uz vairākām rindām, vai ne? Mēs runājam par teikumu, kas ir kaut kāds 5, 6 vai pat 7 rindas garš, kas ir tiešām garš teikums. Tur noteikti ir palīgteikumi, tur noteikti ir dažādas citas sarežģītas konstrukcijas. Jā, pirmā rindkopa ir viens teikums, 8 rindiņas. Jā. Un ko tad jaunieši darīja? Kas bija tie veidi, kā viņi padarīja šo vienkāršāk? Un tavs uzdevums bija, man liekas, jūsu uzdevums bija pat rakstīt vieglajā valodā, pat ne vienkāršajā. Vai tur arī bija vairākas gradācijas? Vai tu atceries? Faktiski, Aiga, toreiz vienkāršo un vieglo valodu atšķirības mēs pārunājām, un tad es viņus tā kā arī vairāk izpratu, jo man tie koncepti mazliet bija tādi saplūduši. Šķiet, ka es viņiem pat lietoju vārdu vienkāršajā valodā, vai varbūt valodā. Bet, jā, es domāju, ka bija ļoti interesants tas rezultāts tajā ziņā, ka viņi katrs padomāja, kas ir kopsavilkums no katra no šīm te rindkopām. Un tas bija visinteresantākais veids, kas arī veicināja ne tikai to rezultātu, bet arī viņu domāšanas procesu. Par ko tad šeit ir? Jo bieži vien tie teksti, īpaši šie te vispārīgie teksti, viņi slīd mums garām. Jā. Mēs tā kā neaizdomājamies, par ko viņi ir. Un tas bija tas interesantākais, ka, piemēram, tai grupiņai, kas rakstīja ebreju izcelsmes cilvēkiem, kas kādreiz ir bijuši saistībā ar Latviju, tur bija ļoti interesanti, ka viņi mēģināja pateikt, par ko tas ir, par ko tad tā Latvijas valsts ir. Un, protams, ka tādā veidā mēs arī veidojam sabiedrību, kas labāk saprot. Kas labāk saprot, kas tad tā valsts tāda ir. Un tā kā tā bija politikas ievirza, tad tajā ziņā tas bija labs eksperiments. Es parādīšu vēlāk arī kādu no piemēriem, jo, manuprāt, tas rezultāts bija tiešām izcils. Visi ietilpa vienā lielā lapā, tad, ko mēs parasti liekam pie tāfeles, kad rakstām darbā ar auditoriju. Un tur bija gan uzskaitījums, tādi uzsvērumu punkti, tur bija īsi teikumi, un tas teksts bija pārskatāms un izlasāms, kas bija rakstīts. Tur nebija stundu jāstāv, jādomā, ko tur jaunieši ir uzrakstījuši. Tā kā to mērķi viņi bija tiešām panākuši. Tā preambula bija sadalīta tādos jēgas gabaliņos un aizvesta līdz tiem auditoriju prātiem. Jā, es esmu ārkārtīgi priecīga, ka tu to saki. Tas ir tiešām, tas nozīmē, ka mums izdevās izpildīt uzdevumu. Jā. Bet kādēļ tad vispār ir jābūt šiem tekstiem piekļūstamiem?
nu, kāds teiks, nu, tad kāpēc mums domāt par kādu, kurš varbūt slikti runā latviešu valodā vai Latvijā nav dzīvojis entos gadus, vai kāds, kurš varbūt ir jau gados vecāks un nevar šos tekstus salasīt vai izprast, vai citu iemeslu dēļ nevar tos izprast. Nu, kādēļ tad mums domāt par to? Nu, lai tie gudrie teksti, es lieku pēdiņās, paliek tikai tiem cilvēkiem, kuri spēj tos saprast. Kādēļ mums vajag tos padarīt piekļūstamus visiem? Nu, es domāju, ka tā atbilde ir tā, ka mēs esam daudzveidīga sabiedrība. Ja mēs visi būtu Latvijas universitātes maģistri valodu jomā, filoloģijā, tad jau mēs pavisam citādāk varētu komunicēt. Bet mēs kā jebkura sabiedrība esam daudzveidīgi, un mums ir jāņem vērā, ka mums ir pietiekami liels skaits cilvēku, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda. Bet mēs gribam, lai viņi runā un saprot latviešu valodu. Tā kā šādiem cilvēkiem rakstīt rindkopās, kur visa rindkopa ir viens teikums, viņi vienkārši tur nav veida, kā viņi to var saprast. Tas, kas mums arī ir jāapzinās, ka Latvijā šobrīd saistībā ar Krievijas brutālo karu Ukrainā, pie mums ir arī ukraiņu bēgļi, kas, daļa no viņiem vismaz paliks droši vien dzīvot ilgstoši. Kā mēs sarunājamies ar šo auditoriju. Mēs gribam, lai viņi runā latviski, bet ja mēs uzpūtīgi turpināsim runāt teikumos, kuros ir 10 un 11 palīgteikumi, vai viņi gribēs, vai viņi varēs tai mūsu runai sakot līdzi. Tā kā es domāju, ka tā sabiedrības daudzveidība savā veidā vienkāršas valodas lietošana ir tāds, humānisma apsvērums. Ka mēs atzīstam to, ka mēs esam dažādi. Un ka mēs esam iekļaujoši un humāni. Ka ir jāspēj komunicēt un runāt valodā, kas iekļauj ikvienu. Arī cilvēku, kuram varbūt dzīvē nepaveicās un viņš pat nepabeidz vidusskolu vai viņa nepabeidz vidusskolu. Cik tu to labi pateici, man ļoti patīk tā atziņa par to humānisma aspektu. Jā. Tiešām. Tās ir cilvēktiesības spēt saprast jebkuru tekstu. Jā, jo tā runāšana sarežģīta ir savā veidā tāda, uzpūtība, vai ne? Jā, tā ir. Kādreiz jau tas arī tika savā ziņā tā radīts, ka tas ir tāds atsevišķi cilvēku kārta, tāds klubiņš, kas spēj tos tekstus saprast. Un tāpēc dažkārt liekas, kāpēc gan, tāpēc arī rezultāts ir, ka mums vajag juristu, lai saprastu kādu vēstuli, ko mēs saņemam, piemēram, no valsts iestādes vai pašvaldības iestādes. Man bieži jautā, kāds ir manas prognozes. Un es vienmēr saku, ka es esmu ļoti optimistiski šajā jautājumā. Arī kādā juristu pasākumā es teicu, ka, manuprāt, mēs jau tuvāko 10 gadu laikā tiksim pie vienkāršās valodas vadlīnija latviešu valodā. Turklāt tagad ir jau izdots pasaulē šis ISO standarts, kas nosaka vienkāršās valodas principus un kritērijus. Un man šķiet, ka tuvākajos dažos gados arī kāds likums tiks pārrakstīts vienkāršākā valodā. Vai tas tiks rakstīts uzreiz vieglajā valodā vai vienkāršā valodā, to mēs redzēsim. Es esmu optimistiska. Kā ir ar tevi? Es esmu optimistiska, jo es esmu iepriecināta redzēt, ka Latvijā par to runā. Tu dari brīnišķīgu darbu šī ziņā, un tas, ko es esmu sapratusi, ka mūsu valstī, lai kaut kas patiešām izkustētos un domāšana mainītos, ir jārunā un vēlreiz jārunā. Par to vienkārši ir jārunā. Man šķiet, es jau padalījos ar to ļoti interesanto pieredzi, kas man bija strādājot Francijā pagājušajā vasarā parlamenta vēlēšanās. Es konstatēju, ka visu politisko partiju programmas ir pieejamas vienkāršajā valodā. Un es biju ļoti priecīga, jo mana franču valoda tieši atbilda tam līmenim, lai es ar viņām varētu iepazīties. Un tad, kad mēs tikāmies ar tiem vēlēšanu administratoriem, tad es izteicu komplimentu. Es teicu, to prasību likumā jūs laikam manis dēļ ielikāt kā starptautiska novērotāja dēļ. Un viņi teica, nebūt. Viņi bija izpētījuši situāciju un secinājuši, ka 40% francūžu nevar izlasīt un nesaprot, kas ir lielajos laikrakstos, Le Monde un līdzīgos laikrakstos, viņi nesaprot. Un tas nozīmē, ka viņi arī nesaprot tās partiju programmas, viņi nekad viņas nevarēs izlasīt. Un
Jā, un tur bija gan vienkāršā valodā bija programmas, gan arī audio formātā, kas ir iekļaujoši un draudzīgi. Un es domāju, ka šobrīd īpaši ar mākslīgā intelekta palīdzību, jebko no tā, teiksim, audio formātu noteikti arī mēs varam pieteikt savās vēlēšanās. Tas būtu tāds mazs, jauks, iekļaujošs solis. Pilnīgi noteikti audio formāts palīdz to tekstu piekļūstamību, informācijas piekļūstamību salīdzinoši vienkārši īstenot, ja tam bieži vien nevajag daudz. Starp citu, tieši šogad notika arī konferences par skaidru rakstību, jo savukārt Eiropas Savienības kontekstā par skaidru rakstību, ja clear writing, viņi sauc abu valodas paveidu apvienojumu. Tātad gan šī vienkāršā valoda, kas ir plain language, gan šī vieglā valoda, kas ir easy to read. Un tam tāds jumta nosaukums ir tā clear writing, clear language. Un arī šajā konferencē stāstīja par Skandināvijas pieredzi, kur šķiet Somijā arī tika pirms vēlēšanām partiju programmas pārrakstītas vieglajā valodā. Un tas uzlaboja vēlēšanu apmeklējumu un arī cilvēku informētību un arī ticēšanu saviem spēkiem, ka manai balsī ir jēga, ka es arī drīkstu balsot, ka es neizdarīšu tur kaut ko nepareizi, ja dažkārt cilvēki baidās. Un kopš tā laika viņi ir šos bukletus saglabājuši tikai vieglajā valodā, arī citus gadus, jo tas, kā tas veicina procesu noris, vienkārši bija acīm redzams. Bet te man laikam jāizveido tāda atkāpe tiem, kuri mūs klausās un dzird, ka, sakām, vienkāršā valoda, vieglā valoda, varbūt tad es precizēšu, kāds ir tās būtiskākās atšķirības un kādēļ es runāju par abiem šiem veidiem. Vienkāršā valoda ir visbiežāk izmantota tiek rakstiskā saziņā, rakstiskā tātad dokumentācijā, un to izmanto valsts pārvaldes tekstos un visur citur, kur tiek gatavot informācija iedzīvotājiem. Un vienkāršā valoda tiek vaļā no šiem sarežģītajām teikumu konstrukcijām, kur ir, kā tu teici, šie 10 palīgteikumi, vai visa rinkopa ir tikai viens teikums, ir sarežģīti termini, kas netiek skaidrot, vai tipiski tiek paskaidrot ar citu sarežģītu terminu. Tātad tā ir vienkāršā valoda. Dokuments vienkāršajā valodā joprojām ir juridiski precīzi, ar to var doties tiesā, un patiesībā tas ir tas, kā mums visiem ikdienā vajadzētu rakstīt. Vienkārši skaidri un saprotam, lai otrai pusē pietiek izlasīt vienu reizi un saprast, kas tur ir. Savukārt vieglā valoda arī neraksta sarežģīti. Arī vieglajā valodā mēs vairāmies, tur gan vairās no palīgteikumiem pilnībā, tur vairās no divu teicieniem. Vieglā valoda arī ir vizuāli redzamāka, vienmēr tie ir lielāki burti, katrs teikums savā rindā, attēli un simboli, kas to paskaidro. Un vieglā valoda ir kā papildu materiāls tam, kas ir uzrakstīts vienkāršajā valodā. Vai arī vieglā valoda ir izmantojama arī mutvārdos, piemēram, dažādos pasākumos vai stundās. Vieglo valodu izmanto daudz vairāk, ne tikai administratīvajā darbā vai informatīvajā darbā kā vienkāršo valodu, bet vieglo valodu izmanto arī, piemēram, mācību līdzekļos, literāro darbu, pārrakstot literāros darbus un ziņās. Tā kā vieglai valodai drīzāk tāds sociālās iekļaušanas funkcija, lai ik viens var arī cilvēki, kuriem ir kādi traucējumi vai kuri apgūst valodu, varētu saprast tekstu. Savukārt vienkāršā valoda ir kaut kas tāds, ko mēs visi varam apgūt un ikdienā darīt, rakstot savus jebkurus tekstus, lai būtu pamanāmāki, saprotamāki. Un tās abas nepārklājas, tās nekonkurē. Mums ir brīnišķīga vieglās valodas aģentūra, tepat Latvijā, kas darbojas popularizējot šo vieglo valodu un tulkojot dažādus darbus vieglajā valodā. Bet mēs visi varam rakstīt vienkāršajā valodā, un tas neko daudz neprasa, tikt vaļā no liekvārdības, padarīt teikumus saprotamāks un domāt par lasītāju. Tas tāds neliela atkāpe, lai mēs zinām. Un šos terminus dažkārt jūg, un tas ir pilnīgi normāli, jo skaidrs, ka tie ir līdzīgi, un tie abi runā par līdzīgām lietām, bet es domāju, ka arī tagad mums ir šīs dienas atšķirīgās, vieglās valodas dienas svin pavasarī, vienkāršās valodas dienas svin oktobrī, ka mēs arvien vairāk arī par šīm atšķirībām runājam. Jā, man prieks, ka tu arī esi optimistiska par to.
Un es arī ļoti ceru, ka šī piekļūstamība kļūs par aktuālu tematu ne tikai tiem, kam tas ir obligāti jāizdara, bet arī mums visiem. Starp citu, arī tiem, kuri nezina, šobrīd pamazām tiek ieviesta jaunā piekļūstamības direktīva, kas paredzēs, ka banku jomā, e-komercijas jomā, dažādās citās jomās tiks noteikta obligāta prasība izteikties, rakstīt B2 līmenī. Un tas ir apmēram, nu tā kā teica cilvēks, kurš ir pabeidzis vidusskolu, varbūt nav pabeidzis vidusskolu vai tāds pirmais, sākot pirmo kursu universitātē, jo līdzīgi kā Francijā, es domāju, ja mēs Latvijā veiktu izpēti, tad tie arī visticamāk būtu šie 40%, 50%. Nu, es tā saku tos cipars uz dūlo, bet es domāju, ka situācija būtu līdzīga. Jā, es domāju, tas ir un kopumā tas jau ir saistīts vispār ar moderno tehnoloģiju attīstību, ar pasaules globalizāciju, ar to veidu, kā mēs vispār komunicējam. Un, manuprāt, šajā kontekstā ļoti svarīgi atcerēties, ka tā modernā pasaule un tehnoloģijas un iespējas, viņas dod dažiem cilvēkiem iekāpt un braukt ātrvilcienā un joņot uz priekšu un komunicēt ārkārtīgi efektīvi. Bet ir skaidrs, ka neviena sabiedrība nav tik viendabīga, lai visi būtu iekāpuši ātrvilcienā. Un ja tiem, kuri nav iekāpuši dažādu iemeslu dēļ, ja viņiem tas ātrvilciens šaujās garām tādā ātrumā, ka vispār viņš ir neaptverams, tas faktiski ir ļoti diskriminējoši. Jo es citreiz arī skatos uz aplikācijām, nu tām pašām internetu bankas aplikācijām un tam līdzīgi. Protams, mums cilvēkiem, kam telefons ir rokā visu laiku un mēs ātri visu saprotam, aptveram, viegli pārvietojamies pa latviešu angļu valodas vidē, mums vispār nav nekādas problēmas. Bet patiesībā vienam senioram, kas ar to ir saskāries tikai ļoti salīdzinoši vēlu savā dzīves gājumā, faktiski šī pasaule kļūst nepieejama. Jā, un valodai, manuprāt, šeit ir ārkārtīgi liela nozīme. Un no tā viedokļa, kas arī man dod to optimismu, ir tas, ka mēs Latvijā tomēr esam mērķiecīgi tajā ziņā, ka mēs latviskojam arī tos sarežģītos starptautiskos terminus, kas tagad ienāk. Mums ir augšuplādi un lejuplādi, un mums ir zīmoli, un mums ir daudzas lietas, kas ir tīkama sausī, tīkami latviska sausī, un kas ir, jauni vārdi, kas ir bijuši nepieciešami. Jā, šie vārdi nevienmēr izpelnās, protams, sajūsmas sauciens tik līdz tie tiek ieviesti, bet ar laiku mēs pat vairs neatceramies, ka iepriekš mēs teicām citādi, un tas kļūst tik par tik ierasta lieta. Un arī jauns vārds, protams, var darināt ik viens. Piemēram, ja nozarē nepieciešami jauni vārdi un to nav, tad mēs drīkstam tos darināt. Vislabāk sadarbībā ar terminologiem, valodniekiem, protams, bet arī paši drīkstam meklētos. Tā kā tu pateici, ka jums bija ar pusauģiem, vai ne, tā vienošanās, ka vispirms to latvisko vārdu. Un tur arī droši vien foršas diskusijas raisījās. Kāpēc latviski ir šādi, un kādai latviski ir 2 vārdi, nevis 1, vai ne, un kā šis vārds latviešu valodā radās, un tā. Manuprāt, tieši šāda vienošanās var radīt arī tādu interesi par valodu un vēlmi runāt par to. Jā, noteikti, un jā, protams, un valoda jau ir tāds ārkārtīgi daļš izejuma materiāls. Ar valodu var ļoti daudz ko iesākt, un tas jau ir skaisti. Pilnīgi noteikti. Ja mums būtu jāapkopo šodien runātājs, un tad būtu jāpasaka, tādi tavi 5 padomi, kā izteikties skaidrāk, saprotamāk un vienkāršāk. Kas tas būtu? Ko tu pateiktu? Tiem, kas mūs klausās tagad vai klausīsies vēlāk? Pirmais padoms noteikti būtu tas, ka ļoti svarīgi ir pašam saprast, ko es gribu pateikt, un tad tā ir puse jau no panākumiem. Otrais padoms ir vienmēr mēģināt saprast, ar ko es runāju. Kas ir mans klausītājs? Un atkarībā no tā, tad es arī mēģinu piemērot to veidu, kā es runāju. Trešais būtu tas, ka nevajag
koncentrēties, izteikties skaidri un saprotami, un varbūt pat īsos teikumos. Tas nelielais kauns, kas ir jāpiedzīvo, ja kāds pakritizē, ka tā ir pārāk vienkārša komunikācija, ir salīdzinoši maz ar to, ka cilvēkam ir iespēja būt patiešām labi saprastam. Jā. Un es tagad gribētu kaut ko pateikt par to birokrātisko valodu, ka nevajag no viņas novīties un mēģināt aizkārpīties līdz tā jēgai, bet jā. Nu, tas ir pie tā droši vien saproti, ko tu gribi pateikt, vai ne? Jā, nu, zināt to jēgu. Par to birokrātisko valodu, pat ja mums tā komunikācija no, piemēram, valsts pārvaldes iestādēm nāk tajā birokrātiskajā valodā. Nu, varbūt tas arī ir viens no veidiem. Es esmu to vispār arī piekopusi, ka reizēm es saņemu tādu komunikāciju, un tad es prasu, jūs sakat to un to, vai es pareizi sapratu. Pārjautāt vienkārši. Nu, tad tas būtu tas pārjautā vienkārši. Mēģini pārjautāt vienkārši. Super. Paldies tev. Un tu pati noteikti daudz lasi, daudz skaties dažādu starptautisko un vietēju organizāciju veikto pieredzi. Varbūt ir kādi labi piemēri, ko tu gribi izcelt. Gan varbūt grāmatas, ko tu ieteiktu lasīt, gan komunikācija, kāds iestādes komunikācija, kas tev pašai patīk. Tu jau minēji tātad šīs Eiropas parlamenta vēlēšana buklets, bet varbūt tepat Latvijā tev kaut kas nāks prātā. Varbūt kāds raidieraksts, ko tu klausies, un tā valoda tev šķiet ļoti iedarbīgi, saprotama un skaidra. Es tev iepriekš neuzrakstīju, tev nebija laika sagatavoties, bet varbūt tev kaut kas uzreiz nāks prātā. Jā, es esmu ļoti vecmodīgs cilvēks. Man ļoti patīk Latvijas drukātā prese. Un es lasu Latvijas drukāto presi, un es jūtu, ka tas man arī palīdz. Valodas ziņā, uzturēt un attīstīt valodu. Protams, ne viss, kas ir drukāts preses ziņā, ir kvalitatīvs, bet es regulāri lasu žurnālu Ir un Latvijas avīzi, un man kaut kādā veidā es jūtu, ka tieši tās lasīšana, un arī tāpēc, ka es diezgan daudz ceļoju, tad parasti man tāda čupiņa preses sagaida, ka tā lasīšana ir kaut kas tāds, kas man ļauj ne tikai uzzināt par tiem notikumiem, bet arī atrast tādus labus formulējumus. Un arī tāpēc, ka abi tie drukātie preses izdevumi ir atšķirīgi, viņi man kaut kā palīdz atpakaļ, vienmēr pēc katra garāka brauciena atpakaļ iejusties mājās. Tā kā es gribētu aicināt cilvēks nenoniecināt drukātus vārdus, jo tomēr ekrānā mēs lasam citādāk. Vēl man ļoti patīk Latvijas radio. Es klausos Latvijas radio, man patīk, kā Latvijas radio strādā ar valodu, un man arī patīk tas iekšējais darbs, kas tiek darīts ar korespondentiem, žurnālistiem, diktoriem, jo var dzirdēt, ka tur notiek darbs, jo var just to progresu. Tā kā, jā, attiecībā uz raidierakstiem, man ir jāatzīstās, ka es laikam bišķiņu to grēkoju, jo es pamatā klausos angliski vai arī šo to krieviski. Krieviski, starp citu, protams, ir ļoti labi daži raidieraksti, arī tā skaitā par Krievijas karu Ukrainā, kur man patīk tas veids, kā tiek runāts. Tie, protams, ir režīma pretinieki, kara pretinieki, ko es klausos, bet tas ir tāds arī labs izziņas materiāls. Jo, kā jau jebkurā tajā izziņā un saziņā, valoda ļoti iet kopā ar vēstījumu. Viņi ir... Super, nu paldies tev par šiem... Jā, pabeidz domu. Jā, nu viņas ir neatraujamas lietas, un jo organiskāk viņus sadzīvo, jo jaukāk tas ir. Vai ir kaut kas, ko es tev šodien nepajautāju, un tu noteikti gribētu to piebilst? Man liekas, ka mēs noklājām diezgan plašu sarunas lauku. Es esmu ļoti priecīga šai sarunā piedalīties. Un, jā, ļoti, ļoti priecīga tajā ziņā, ka valoda ir svarīga. Jā, tā ir ļoti svarīga lieta, un es priecājos, ka ir šāds raidieraksts un ka cilvēki runā par šiem jautājumiem. Paldies tev, liels, Aiga! Paldies
tev, ka tu piekriti, un īpaši šodien, ka mēs spējām tā sarunāt, ka vienkāršās valodas dienā mēs ar tev tiekamies un varam par to parunāt un atgādināt, cik tas ir svarīgi un rosināt par to domāt. Ja kaut kas tev vēl ienāk prātā, noteikti ieraksti komentārā, jo es šo ierakstu publicēšu. Ja kādam ir kāds jautājums Lolitai vai man, un jums to noteikti gribas uzdot, tad, kad klausīsieties šo ierakstu jau ne tieši saistē, noteikti arī ierakstiet komentārā vai rakstiet vēstuli, un noteikti priecāšos dzirdēt jūsu domas. Lai izdodas izteikties skaidri, saprotami, vienmēr domājot par lasītāju, un lai brīnišķīgi nedēļas nogali. Paldies tev vēlreiz par šodienu. Paldies liels, paldies par jauko sarunu. Jā, labi. Jā, atā.